Sveiki! Man šeit, es jau esmu pavadījis Jaunzēlandē kādus 3 mēnešus, un es vienkārši, šis ceļojums man ir atvērs acis. Es vienkārši redzu to, ka nevien mūsu sabiedrība ir pilnīgākajā pakaļā, bet ideja par Latvijas valsti kā tādu ir sen morāli novecojusi. Tāpēc es jums mēģināšu ilustrēt, kā tad tā nākotne būs. Kur mums ir Eiropas karte. Tad es paņemu naglakas noņēmēju. Tā, 1 sekundīti. Tā, tā, lai jūs visu varat redzēt. Kur ir naglakas noņēmējs. Es paņemu vatīti. Tā, atcelšu vatīti. Jā, nu, es paņemu vatīti, uzlieku to naglakas noņēmēju višķiņu virsū uz tās vatītes, ja? Kur mums ir Eiropas karte. Tā, un lūk, šeit ir Latvijas valsts, ja? Un es paņemu šo naglakas noņēmēju, un es viņu nodzēšu nost no Eiropas kartes. Un Latvijas valsts vairs nav, ja? Tā vairs vienkārši neeksistē. Lūk, tā arī liktenis, mēs un visi daudzo cilvēku pieminētie iemesli esam izdarījuši ar mūsu valsti. Un es teikšu, ka man ir lepnums par to, ka mēs vismaz 90 gadus varējām saglabāt ideju. Vairāk kā 90 gadus varējām saglabāt ideju par latviešu valsti. Redziet, pat jau vēsturē cilvēki zināja un saprata, ka Latvijas valstī nebūs būt. Jo, piemēram, lietuvieši savu valsti nodibināja jau sen, jo viņiem bija karaļvalsts kopā ar poļiem un tā. Kas bija latviešiem? Mēs tādi mazie meža dīvainīši vienmēr esam bijuši. Un varbūt, ka mums vajag tiešām sadalīties pa dombiedru grupām, pa tā teikt mūsdienu ciltīm, un izklīst pa pasauli un spodrināt latviešu kā tautas tēlu, nevis Latvijas kā valsts tēlu. Varbūt, ka tas ir, ka tā ir tā īstā izeja mums. Un, jā, un esot šeit Jaunzēlandē, es varu vienkārši paskatīties uz to, kas notiek tur, atpakaļ mājās, vienkārši tā kā no ārpuses, ja. Man ir dots tāda brīnišķīga iespēja apskatīt to, kas notiek tur, mājās, vienkārši no cita, no cita redzes punkta, transcendēt, tā teikt. Nu jā, un ar to arī es laikam beigšu šo nelielo video uzrunu maniem brāļiem. Atkārtošu vienīgi vēl to, ka es tiešām pieturos pie tā, ko es jau tvītoju pirms mirklīšu, ka Latvijai kā valstī nav nākotnes, taču latviešiem kā tautai mums ir nākotne, mēs esam stipri, un mūs no šīs zemes neviens nekad nepadzīs. Es domāju, no šīs planētas. Nevis no, jo tas jau ir tikai robežas. Jā, nu, paldies par uzmanību, tiksimies nākamreiz.